Lūk, brīnišķīga, ļoti skaista, ļoti viegli izpildām, patīkam un tepat laikā jaudīga prakse, kura gan līdzsvaro mūsu nervu sistēmu, attīra, nomierina prātu, gan dod mums iespēju pārvaldīt savu dzīves enerģiju, just viņu, vadīt viņu un izpaust to. Tai chi, jeb lēnās kustības. Tās ir prakse, kuru pamatā ir apzinātas kustības, un tas nozīmē, kustību laikā mūsu uzmanība atrodas šajā brīdī, mēs kontrolējam visu šīs kustības. Tāpat šī kustība ir savienota ar elpu, kas rada tai tādu viļņveidīgu harmoniju. Un vienlaicīgi apakšā tā ir ļoti dziļa filozofija, kuru izprast mēs varam praktizējot. Tie, kuri praktizē tie, kuri pieslēdzās un sāk praktizēt tai chi, kļūst par super cilvēkiem. Nu ko, viss pēc kārtas. Es parādīšu vienu no vienkāršākajām tai chi formām, kas saucās 5 elementi. Tātad tie elementi, no kā sastāv viss, kas mums ir apkārt, viss, kas notiek. Ķīniešiem gan viņi nedaudz atšķirīgi no mums pierastajiem, un šajā gadījumā 5 elementi nozīmē pirmām kārtām ūdens, tad koks, tad uguns, tad zeme un metāls. Nu, tā viņiem tas ir salikts. Tātad šīs ir kustības, kuras mēs darām stāvus, tādēļ stāja ir ļoti svarīga, lai mēs varētu precīzi izpildīt. Sāksim ar to, kad sākumā vienosimies par stāju. Un tā, mūsu kājas, pēdas ir gurnu platumā un vērsts uz priekšu paralēli. Mēs esam nedaudz ieliekušies ceļos, un ja paskatāmies no sāna, ja, tad mēs redzam, ka mums jāieliecās ceļos tieši tik daudz, lai ceļgali aizklātu mūsu skatu un mēs neredzētu savus kāju pirkstus. Tieši tik. Otrs, kas mums ir nepieciešams, ir jānoņem šis apakšējais izliekums, ja, muguras izliekums. Viņš var būt šāds, tā mēs esam pieraduši bieži staigāt, bet viņš var būt šāds. Un mēs tā kā iesēžamies, mugura ir taisna, pakavas nedaudz ceļ mūs uz augšu. Šādi tas izskatās no priekšas, pleci atbrīvoti nolaisti, un mēs brīvi kustamies uz augšu un uz leju nedaudz iesēžoties ceļos. Ja? Šāda veida kustības. Un tā, pirmais elements – ūdens. Mēs nedaudz iesēžamies, rokas ir atbrīvotas, apmēram viņas ir šeit pat tādā attālumā. Acu skats ir nefokusēts, mēs skatāmies uz priekšu pēc iespējas plašākā nefokusētā veidā. Un ar ieelpu. Rokas it kā pašas ceļās augšā līdz krūtīm. Un tikpat maigi plūstoši laižās lejā. Un atkal. Šī ir ieelpa, ieelpas beigas, izelpa, izelpas beigas, ieelpa. Rokas ir atbrīvotas, un tieši šīs konkrēti vietas ir tās, kuras ir draiveri, kuras ceļ augšā šīs rokas. Mēs cenšamies nevis celt viņas ar muskuļu spēku, ja? Tad sanāk tā robusti, bet viņas it kā pašas ļaujiet rokām pašām celties augšā. Un tad it kā šī enerģija beidzās, un viņas laižās lejā. Izelpa. Ielpa. Un nedaudz iesēžamies ceļgalos. Izelpa. Šīs kustības ir nepārtrauktas, plūstošas. Viņas nekur neapstājās nevienā brīdī.
Tieši tāpat neapstājās arī mūsu elpa. Mēs neaizturam nevienā mirklī elpu. Vēlreiz ūdens. Paskatieties, elkoņi ir atbrīvoti. Tie skatās uz leju un no sāniem. Elements ūdens. Nākošais elements koks. Rokas ceļās augšā. Ielpa. Mūsu uzmanība ir uz pirkstu galiņiem ielpas beigās un ar izelpu. Mēs atkal nedaudz iesēžamies ceļos. Un atkal ielpa. Un ar izelpu mēs atgriežam atpakaļ to, ko esam ņēmuši no zemes. Pamēģināsim savienot šos elementus abus divus kopā. Un tā, ūdens, ielpa, izelpa. Koks, ielpa, izelpa. Vēlreiz šo kombināciju. Ūdens, koks, trešais elements – uguns. Šī elementa izpilde ir saistīta ar soļa veikšanu, un tādēļ es piedāvāju labāk sākumā izmēģinām tikai šo soli, un pēc tam saliekam kopā jau ar roku kustību. Lai mēs korekti, pareizi veiktu soli, mums ir nepieciešams apzināti pārcelt savu ķermeņa svaru no vienas kājas uz otru. Neapzināti mēs to darām ejot. Šī gadījumā, ja mēs runājam par tai chi, lēnām apzinātām kustībām, tad katrai mūsu kustībai seko mūsu uzmanība. Un tādēļ iedomājieties, ka jūsu pēdas stāv uz kvadrātiņa. Ja? Tātad uz kvadrātiņa aizmugurējās līnijas, aizmugurējās daļas, uz diviem stūriem aizmugurējiem. Lai mēs veiktu pareizu soli, mums būs jānovieto sākumā kreisā kāja uz priekšējo kvadrātiņu. Proti, tas solis nav liels, viņš ir neliels, un šis solis tehniski veicams sekojoši. Mēs sākumā pārceļam apzināti savu svaru uz labo kāju, nedaudz ieliecam viņu ceļgalī, un tad tādā pašā lēnā kustībā pārceļam kreiso kāju nedaudz uz priekšu un noliekam uz papēdi. Tad, pārceļot savu svaru no aizmugurējās šobrīd labās kājas uz priekšējo kreiso, mēs pārceļam svaru un visa slodze, 70% slodze paliek uz priekšējās kājas, 30% slodzi uz aizmugurējās kājas. Pēc tam mēs tātad visas kustības, ko mēs darām, viņas ir plūstošas, nekur neapstājās. Tātad šī kustība nonāk līdz šiem minētiem procentiem un atgriežās atpakaļ. Un tad uz otru pusi mēs pārceļam savu svaru uz kreiso kāju un tādu pašu kustību mēs darām ar labo kāju. Neliels solis, kreisā kāja aizmugurējā nedaudz ieliek ceļgalī, priekšējā kāja taisna un nolikt uz papēdi. Un tad mēs pārceļam savu svaru atkal 70% uz priekšējo kāju.
Ja? Un tad uzreiz atpakaļ. Tas izskatīsies plūstošā veidā, tas izskatīsies tā. Redziet, nekur neapstājās. Izskatās vienkārši, papraktizējiet, un tas arī vienkārši būs. Vienlaicīgi, kad mēs speram šo soli, ar rokām mēs darām šādu kustību. Mēs it kā no sevis, no savas sirds, ar izelpu, mēs it kā dodam, dalamies ar savu enerģiju no sirds, caur rokām, caur plaukstu centriem, kur atradīsies mūsu uzmanība. Izelpas beigās mēs dāvājam savu enerģiju kalniem un lejām, kokiem un upēm. Un pēc tam savācam viņu atpakaļ ar ieelpu. Ja? Tātad ieelpu, un uz otru pusi tāpat svars uz kreisās kājas, labā kāja priekšā uz pēdas, ar izelpu. Mēs skatāmies plāšā, nefokusētā skatā un saņemam atpakaļ šo enerģiju, ko esam tikko devuši. Vēlreiz uz labo kāju svars. Ieliecam, kreisā kāja, pārņem šo svaru, rokas dod, rokas paņem atpakaļ, noliekam vietā svars uz kreiso kāju, labā kāja, neliels solis uz priekšu, izelpu uzmanību uz plaukstām, ar ieelpu atpakaļ, uguns, uguns. Uguns ir tas laiks mūsu dzīvē, kad mums ir visvairāk enerģijas, kad mēs esam pieauguši, veseli, pilni ar enerģiju. Mēs varam šajā pasaulē, šajā dzīvē visu. Bet pēc šādas te vasaras pienāk rudens. Un viss tas, ko mēs esam šajā karstajā vasaras laikā, savas enerģijas augstākajā punktā, visu, ko mēs esam veikuši, šī raža mums arī būs jāsavāc. Visu, ko sējām, tas ir jāpļauj. Tad lūk, nākošais elements, ieelpa, izelpa. Ieelpa, mēs it kā savācam šo ražu un izelpa atdodam atpakaļ zemē. Šīs elements saucās elements zeme. Elements zeme. Tātad, ja mēs viņu izskatām atsevišķi, tad viņš sākās ar ieelpu, mēs it kā ņemam no zemes, bet tad, kad viņš būs savienots visos 5 elementos, tad šī te kustība izpaliks. Jūs redzēsiet. Šobrīd viņu stādam priekšā atsevišķi. Ieelpa, izelpa, un atkal mēs izelpojot, mūsu uzmanība ir uz plaukstu centriem, izelpojam, un mūsu nolūks mēs dodam. Mēs dodam savu enerģiju, dalamies ar to. Ar ieelpu mēs savācam viņu atpakaļ krūtīs, un ar izelpu atkal atdodam zemē. Šāds elements. Pamēģināsim savienot šobrīd jau 4 elementus kopā. Ūdens, koks, ieelpas beigas, plūstoši pārtop izelpā. Pieceļam rokas līdz krūtīm, svars uz labo kāju, kreiso uz priekšu, uguns, izelpojam, dalamies ar savu enerģiju, savācam to atpakaļ, pieliekam kāju, pārceļam svaru uz kreiso kāju, labā kāju uz priekšu,
uz pēdus vienmēr pārceļam svaru uz priekšējo kāju. Dodam, arī elpu paņemam. Redziet, šeit mēs uzreiz ar izelpu zeme savācam ražu, rudens ražu un atdodam zemē. Un pēdējais elements ir metāls. Viņš lūk izskatās šādi. Mēs tikai pagriežam kreiso kāju nedaudz uz priekšu, tā kā pagriežam uz sānu un pārceļot svaru uz priekšējo kāju, atkal tā ir kreisā kāja, labai kājai pieceļās pēda no zemes, papēdis no zemes. Un rokas mums iet šādā veidā paralēli augšā, mēs skatāmies augšā uz debesīm, un atkal ieelpas beigās mūsu uzmanība ir pirkstu galiņos. Tūlīt pat tā pārtop izelpā, un tas pats uz otru pusi. Mēs pagriežam labo kāju, kreisai kājai pēda pieceļās, papēdis, piedodiet, ieelpa un izelpa. Un metāls tūlīt pat bez pauzes pārtop ūdenī. Ūdens, izelpa, koks, ieelpa, izelpa, uguns, rokas līdz krūtīm, pārceļam svaru, kreisā kāja uz priekšu, izelpa, ieelpa, savācam atpakaļ enerģiju. Tas pats uz otru pusi. Izelpa, ieelpa, zeme, izelpa, ieelpa, izelpa. Un no šejienes metāls. Ieelpa, izelpa, ieelpa, un izelpa. Un atkal ūdens. Un jūs jau varat pamēģināt darīt līdzi. Ūdens pārēj no ziemas uz pavasari. Koks, pavasaris, jūs izaugat milzīgu, spēcīgu, jaudīgu koku. Šādu te lapotni. Jūsu dzīves vasara, uguns, kad jūs spējat dot tik daudz un ņemt, ja, mainīties, apmainīties ar pasauli, ar savu spēku. Jūs dodat, uguņojat atpakaļ. Bet pienāk rudens un jūsu dzīves rudens arī. Jāsavāc raža. Ieelpa krūtīs, jūs savācat savu ražu un atdodat to zemē. Un pēc rudens iestājās ziema. Ziema, mēs skatāmies augšā. Ieelpa un izelpa vienā ritmā. Ziema tā ir pāreja no dzīves uz nāvi, lai uzreiz teju pat atkal pavasaris. Mēs atdzīvojamies. Pavasaris ir tad, kad mēs vēl mammas vēderā esam. Mēs piedzimstam un pārēj no pavasara vasarā. Koks, kurš izauga. Izelpojam. Pavasaris pārtopa vasarā, uguns,
Un laiks saņemt to, ko esi pelnījis. Un metās. Un vēlreiz izdarīsim visi kopā. Mēs piedzimstam ūdenī. Jūs varat ar plašu skatu iztēloties priekšā milzīgus viļņus, koku, kas aug. Un iztēloties, es esmu šis koks. Tik milzīgs, tik spēcīgs. Man ir tik daudz enerģijas. Pieceļu viņu augšā līdz sirdī un dalos ar to. Es dodu to pasaulē un ņemu atpakaļ jau citā kvalitātē. Un atkal citā kvalitātē jau dodu no sevis pilnīgāku šo enerģiju. Un atkal paņem to, ko es esmu devis. Un rudens izelpa, mēs dodam atkal. Saņemam to, ko esam pelnījuši, atdodam to zemē. Ieliecamies ceļos, katreiz izelpā. Ieelpā mēs ceļamies augšā, izaugam. Izelpā mūsu enerģija plūst lejā, viņa plūst lejā ķermenī. Mūsu uzmanība iet tai līdzi. Šeit mūsu uzmanība pirkstu galiņos, un tagad lēnām viņa lēžās lejā līdz pēdām. Beigās noliekam rokas uz vēdera apakšējās daļas un aizveram šo pozīciju, saliekot kājas kopā. Lūk, šādu praksi jūs varat veikt kaut vai ikdienā, no rīta, vakarā, vienmēr, kad jums ir laiks. Viņi ir brīnišķīgi. Efektu jūs sajutīsiet jau drīz, un lai šī praksa kļūst par jūsu ikdienas baterijas uzlādēšanu, un lai šī praksa kļūst par jūsu ikdienas spēku. Ņemat pa labu.